Sveiki, te Jūlija Puķe. Tātad šodienas video būs tās tā kā story time, teiksim tā, manās Halloweenu sērijās, hashtag Hallo July Flower Vīn. Nu jā, un ja kas es šeit tik rast neesmu tādēļ, jo man apakšā ir halāts, bet nu tad uz priekšu. Tātad šis viss notika pagājušo gadu Halloweenos. Var sakot, mēs ar draudzenēm gājām Halloweenos. Vienkārši bija tā, ka mēs gājām Halloweenā. Un tad vienkārši pēkšņi no pilnīgi nekurienes nāca tāda tā kā ļoti maziņa konfekte, vai ne? Un mums likās, nu parasti jau nāk, tā kā pa zemi nāk konfektes, vai ne? Tas nekas, jā. Nu, konfekti vien maziņa. Bet tad pēc kāda vēl laika, reāli tur nāk kādas 5 konfektes, kādas 5 serenādes, un vienkārši seko mums. Un mums likās, nu labi, man garšo serenādes, bet es vienkārši apēdīšu. Un tad pēc tam, tā kā, sāk vēl vairāk kādas laimas konfektes, tā kā trifeles un vēja putni un visas šitās tev, un vienkārši mums seko reāli, un mums ir tāds ko. Un reāli, man vienkārši bija tāds, kas ar mani notiek, un es vienkārši saprotu to, ka mums ir jābēg. Tādēļ mēs ar manām draudzenēm vienkārši bēgam no tām konfektēm, jo viņas mums reāli uzbrūk, jā. Un tad vienkārši trifele, jā, un paņem, un manai draudzenei iesit, jā. Un tagad mana draudzene guļ reāli bezsamaņā uz trotuāra. Un man reāli tāds, ko lai es daru, so es vienkārši asāju viņu tur, jo vienīgais, kas man rūp, ir mana seja un es. Tāpēc es vienkārši skrienu prom ar pārējiem savām draudzenēm. Un vēl vienai no manām draudzenēm, viņai vēja putns aiznesa viņu prom, jā. Uz citu valsti. Es vispār nezinu, kur viņi tagad ir reāli. Un es vienkārši skrēju ar savu pēdējo draudzeni, vai ne? Jo mēs bijām, tā kā, 4. Un es vienkārši skrienu reāli, un es tā kā vienkārši saprotu, ka es gribu viņu prom. Un tāpēc es vienkārši viņu tā kā paņemu, viņai šitā te izdaru, un viņa nokrīt, jā. Un tad savās viņa tur tās visas konflikts, un tad es vienkārši uzrāpos uz jumta. Un es paliecos tā kā, kaut tā citā valstī, citā pasaulē. Un reāli liekas, ka es nomiršu, bet es vēl esmu dzīva, tāpēc tas ir ļoti labi. Un es saprotu, ka manis vairs nav, vienkārši nav. Es jūtos, ka es neesmu. Bet mans gars, tā teikt, ir. Un es tā kā mēģināju atdzīvināt katru no savām draudzenēm. Tā kā pie katras viņas piegāja, un man pašai palikās bājā. Jāpat manis nogalītas. Kars. Un reāli tas bija visšausmīgākais sapnis. Oi, kā jūs piejokoju! Paskatieties! Sapnis tas bija. Es tāda laba joga dara, vai ne? Nu jā, bet tas, ja kas tas vispār nenotika, jā, bet es zinu, ka tu noticēji, vai ne, pa tām končām. Es jau redzēju, kā to bija seju. Nu, tas laikam arī ir viss šim video. Es ceru, ka jūs tiešām nesākāt tur, es nezinu, pašnāvību uztaisīt dēļ manis, bet, ar mani neuztaisties, viss ar mani ir kārtībā. Un jā, neaizmirstiet nospiest like, kā arī subscribe, komentējiet video idejas apakšā, jo man nav ideju.